Nu ko, čau. Aizbraucām uz upi. Ārā plus 28,5 grādi. Vēl karsts, bet pulkstenis ir 5:30 vakarā. Izdomājām ar Iļu nopeldēt posmu. Paskatīties, kas te darās, kādu līdaciņu asarīt noķert. Varbūt izdosies. Upē pēc lietiem diezgan augšā ūdens vēl ir. Nu, bet mēģināsim. Labi, metam iekšā laivu un braucam, ķeram zivis. Tā, plāns sekojošais. Pa straumi nodreifēsim līdz lejai. Tad ar aķīti un elektromotoru brauksim apkai pēc straumi. Karsts, vienkārši karsts. Bišķi kaut ko padara, vienkārši tek. Pārāk karsts. Nezinu, tās zivis ņems, neņems tādā karstumā. Nu, pagaidām vēl nav aizaugusi upe, varēs pamētāt. Bet tur tālāk, es domāju, būs vāks. Tur būs tādi lociņi, to jūs visi redzēsiet videoklipā. Uzliksim vardīti pagaidām. Select kāta. No 6 līdz 26. Select polīte. 3,5 tūkstošā. Tā mēģināsim pēc tam. Vēlāk, kad paliks saklāks, tad likšu light kātiņu. Mēģināsim kādus asarus pieķert. Informācija par kātiem meklēt zem video ar promo kodu ARTIS. 20% atlaidi gan internetu veikalā, gan pašā veikalā Zebramaster. Šodien mēģināšu uzfilmēt visu gaitu copes. Mēģināšu visus piecirtienus uztaisīt vispārējo. Nu, visus ņēmienus, tā lai sanāk interesants video. Paraustu īrbļi ārā, blin. Asaris. Jibanutie, blin. Tas vārdi klūp. Bet šeit vispār vārdis lielumā bija asarīts. Uzliksim šitādu 4 baitu 7 gramīgo uz light kātiņa. Tāds jaunumiņš, tāds maziņš. Balta krāsa. Interesanti tas, kad tā mēlīte tā baigi turās. Redzēsim, vai neaizlidos. Konger kātiņa vieglo līdz 10 grami būs ideāli. Vējš. Un laiva apstājās. Pamēģināsim uz tādu rotrīti. Man te vairāk izmēri ir. 4 grami, 11 grami. Arī 11. Liksim šitādu te. Varbūt šitāda kaut kas ķersies. Nākamā. Nē, te ar skavu pierauts. Domāju, ka netaisās vaļā. O, tur šitāda jābūt. O, profesionāli. Ūdeni izstādās tā kā kaut kāda bitīte. Vienīgais man nav pavadiņa. Ja paņem slīda, ka es domāju, būs hampak nost. Te jaunais saimnieks. O, ir. Tukšniks. Ir. Kas pret. Smuks. No, lielāks bišķīt. Ošuks. Asins aizgāja. Klaķinis vai. Kur mums klaķinīts? Man pirms tam arī uzsita. Un tu plusē. Nu jā, lai nepateikt tev. Lai tu neiemest uzreiz manā vietā, kur bija cope. Nē, mani uzsita pie pašas laivas. Tas bija cits. Šito iemet uzreiz. Paņēma citā vietā. Uz jauno rotarīti. Uz bitīti. Šeit būs bitīte man. Jau kaut ko nošķienā. Pa vienai dzīvi. Uj. O, ir jau labāks. Nē, nav labāks, mazāks. Uz bitīte strādā rotarīts. Bitīte traļa vaļa.
Otrais. Nu, vēl viens būs tur. Vajag lielos asarus atrast, kur mīt. Nē, vairāk nav, neņem. O, ir. Ir? Izgāja. Galvenais, tev bija zālēs, ja? Pie zālēm. Līdek tā bija, ja? Nē, asaris. Asaris? Jā, liels diezgan. Nu šitām te lapām paņēma. Astīti norāda. Es domāju, līdek. Nē, asaris. Te rudenī vienmēr izšau kāda līdeka laba. Cik tā esam braukuši. Vienmēr. Tāds pūtiens, tas ir vāks. Viņš tā kā lido un vienkārši gaišā apstājās un sānu uzreiz iet. Nē, klaup, tas likās, ka... O, ir. Kods brašais. Tā jau tādas mazos tu var pieslānīt. Sapals, ja, ka peld. Jā, taču. Un pa priekšu iet. Paņems ar manu roteri. Vai, paņem. Nu. Redzēji? Viņš nāca pakaļ, gribēja pakaļ. Viņš ieraudzīja. Jā. Viņš peldēja tā lēnā, viņš neredzēja. Nu jā, mēs viņam aiz muguri. Jā, un roterim nāca pakaļ. Vajagais. Žuļiks. Tad ir 30 centimetri pat nebija viņam. Joptika. Galīgi aizaudzis. Noķēra kaut ko. Uzmetu tieši virsū aizgāja. Maziņš sapalēnt laikam bija. Pēc melna asta bija. Tieši uzmetu uzreiz virsū. Pamēģināsim kādu līdeku noķert, noliksim laitu kātiņu malā. Uzliksim vardīti. Pamētāsim vardīti. Uz otra kāta. Uzlikt vardīti, otram kātam. Hiļam tieši paņem uz roteri. Mēs varam pamērīt. Man bija 26. Pagaidi, man te kāds tieši virsū stāv. Šitais ir 20, jā, 3. O, tev acs vēl mērs. Pasaka, 23 ir 23. Jā, es tikmēr te kātu mainu jau īļam asaris galā. Vajag noķert līdeku, lai laivā ir viena līdeka vismaz. Tad tā jau nebūs copē, nebūs viena līdeka. Līdekam tad jābūt. Tikai jautājums, vai viņas grib ēst tādā karstumā. Nerotē. Lai es sakrotē. Pēc laita kātiņa. Šitais likos tas bomis bez maz vai smagnējs māneklis lielāks. Tur jau tā vardes ar tā kā tas laita kāds. Ko vardi vispār vairs nav iespējams pamētāt. Vardē kā 12 grami svinīši, bet nu viņš man iet vienkārši zālēs iekšā un visu pārējā. Tā, ko mēs varētu nomainīt pret relaksiņa. Relaksiņam gumija pati vieglāka būs. Mazāk grims, varbūt arī mazāk ķers. Paskatīsimies. Pamētāsim, varbūt kādu līdeciņu izdosies beigās noķert. Gribās jau vismaz vienu laivā, lai ir. Iesviedu. Rauntu. O, bārda. Tāda normāla. Labi, šito kātu liksim nost. Nav laika piņķēties vaļā te. Mēs atpiņķēsim. Jāņem vieglais kāds un
jāturpina copēt. Kā kas izgāja ārā. Pa niedri iepisa sākumā. Rega, tur vēl nolēdz tikko. Es kā vilku skatos, buļai. Bišķi to kātu malā. Man sākumā likās līda, ka iziet, ka pa niedri iepisa. Niedri nokustējās un tad tikai paņēma. Varbūt tur vēl līda, ka pakaļ gāja. Nezinu, tur izskatījās, ka vēl bija asari. Nu, tāds pats apmēram. Divdesmit 4. Nē, nav 24. 24,5 pat ir. Labi peldi. Jā, ņemam šito kārtu roklu sapinās. Tas no šitiem roteriem visiem ļoti piņķi auklu roteri. Kaut kā jāiemet. Oi, kur vajag to aizpūties. Vispār ne tu, kur vajadzēja. Nesanāca nekas tolkam. Pa vējam. Es vēl tieši tā lēnītēm tinu, bet ir. No, vēl viens. Tāpēc es saku, viņi izvilka ārā, tur nolēca vēl viens. Smuks. Nu, tad vajadzēja tev uzturināties. Bija viens tikai. O, no vienas vietas 2. Jā. Vēl mest, tas pa vējam aizies kaut kādās zāvēs. Tuvāk mēs. Es metīšu tur. O. Sapali mazē peldā. O, ir. Kā paņēma, es pat redzēju. Es tieši ar skatīju. Smuks, o paskaties, tas lielākais notiek šodien. Jā. Es iemetīšu tur. O, jā, šitais jau ir atkarīgs. Kaureiz es skatos, iznāk ārā, muti attaisa paņem. Šitais ir lielākais. Noteikti. Svari arī. Nē, nu tur svērt viņa nav. Viņš kaut kādā pa 400 varētu būt. 300 bišķi pāri. Vienkārši jānomēra garums, cik viņam ir. Tricārs gandrīz. Ir 30 centimetrīgais kurkulīts. Šitās te. Paskatieties. 30-nieks. Bet smuki paņēma. Smuki paņēma viņš. Jāiemet vēl, viņš te kaut kādām zālēm tur izlīd ārā. Tur ir puļu. Jo es tur vilku tā lēnām un kokā. Nu jā, kā parasti, kur zivis stāv, tur iemet kokā vai zālēs vai kur, nezinu kur. Labi, peldam āķiet vaļā. Ai. Asaris. Gan es vienreiz uzšāvu, un pēc tam vēlreiz. Tāds. Labs metiens. Ir līdaka? Nē, asaris. Liek. Ir asaris. Jā, sanāca labajā metienā zivs uzreiz. Smuks asaris pat. Āķis no ārpus. Nu, spieda. Lukos. Labs. Nu, lielākais nav, bet nu.
tuvu tam. Nu, saudī. Jā. Pēc būtu vākuši, bet beigās būs kaut ko salasījuši arī. Jā, sabīra man. Tādās klājumos, kur ir lociņi, iemet iekšā un vienmēr zivs būs. Ja var iemest. Ja neaizpuš mānekli pa vējam, tad sanāk. Reka, tur jābūt noteikti kāda mašuka. Nesanāca metiens. Jā, interesanti, ka neviena līdeka nav. Tad gan man tā. Es gaidīju līdeku tur vispār. Līdekam jau jābūt. Vai tās līdeks ir... Nē, jāsaras vāktu diezgan liela būtu tāda. O, ir ko poņēmu brošulis. Sapals. Haha, un mežene! Man ir pirmā mežene! Haha. Pirmā meženīte. Ai, paskaties, skaista. Tikai varēja būt mēra, te es tev ierakstīt pie saviem zivju sugām, bet tā kā te esi zemmēra, bet es tevi tik un tā nomērīšu. Tā, lai mani var uzrakstīt pie saviem zivju skaita. Mežene, man ir mežene. Papā. Un tu esi 24. Labi, peldi. Kas tā tur traks nebija? Āķis nebija ierīts. Aha, pirmā mežene. Ir. Ir? Ir. Asaris? Nē, līdaka. Nu, Asaris! Tas ir labs. Sprangais, smuks. Šeit būs noteikti lielākais. Jā? Šitais ir labs. Kuru uzmeta pat. Šitā nomērīsim. Platinītes. Nā, batāķiet uz zīvi. Spolu noķeriļa. Atgriezīsim otrādi. Nomērīsim, jā. Opa! Būs liela aizdara. Cik man bija? Manējai bija 30, jā? Jā. Šitais būs. Man liekas, bišķi mazāk. Šitais ir 29. 29 centimetri. Pat centimetri mazāks. Bet smuks. Aiziet. Jūriņā. Ārvar. O, ir, labs. Sitās vienkārši kā trakais, bet nav liels. Tiem mazajiem vairāk spēks nekā. Kas tas ir? Asaris. Bet, sita no sākuma ritīgi. Peldi. Ir uzšāva un ir. Ir. Mazāks. Pirmo reizi uzšāva. Neaizgāja. Bet bija. Bija. Viņš man 2 reizes tā kā uzšāva. Es domāju, ir galā, bet nebija. Tas nav no krasta. Ir. O, ir. Kas tur ir? O, kāds ašuks. O, aizgāja. Piebrauks pie tās ūdensroces. Kaut ko tiktokā redzēju, grib pamēģināt. Vienu triku. Tā ir vai nav? Jā. Noplūksim vienu rozi. Vai tu jau nedarīji? Pagājuši gadu to prikolu? Jā? Nu, jā. Tas bija videoklipā? Nē, tu man rādīji ar prikolu ar rozi. Ar zelta no laikam. Nenoplūca nevazām. Noplūca. Kur ir ūdens. Puķa rozīte. Šā te. Viņa taisās ciet.
citu. Kāds cits šitās puķis vispār ir sērga? Pazies, viņas daudz. Kaut kas uzsita. O, ir, vēlreiz, o, ir. Kas tur ir? Osaris, labs. Vairākas reizes sita, pat no ārpus sāķis iedurās. Šitā laita kātiņa tik forši vilkt šitāda, te izmēra asaras. Vienkārši kaivs. Šitie kaut kāds bešanais bijuši, vairākas reizes vienkārši belza. Kaut kur nolēta nevar redzēt. Jā, es arī skatos. Tā zāles arī slāpē ritīgi šļakats. 3 reizes smuki izvilkt pa to vietu. Un nekā. Te būs skaties. Noteikti. O, ideāli. Ideālāk nevar būt. O, Ko tur ir? Es taču teicu, ka būs. tie no maniem neskatās. Mazulīts tikai. Bet tur līdaka izlaica. Vai sapals. Vai sapals, bet nu kaut kas palielāks nekā šitie mazie puņķi tapas. O, vēlreiz. Vēlreiz Tikai izlaica? tuvāk. Tur viņā māsiņš. Nē, Varbūt. tagad cita vieta, tā bija vēl tālāk. Kad tuvāk bija. Otrajā metienā. Izcēla ārā tomēr. Es jau domāju, ka tur nebūs nekā. Tā zāles izdaudzījām. Man grūti izmētāt roteri, tā kad šitādas zāles ir. Buļo, ir kaut kas. Es samīzos, sabaidījos. Vienkārši es nesaprotu, es tikko iemetu un paņēmu, bet tas ir sapals, man tā liekas. Tā kā mamma būtu galā. Un kas tas ir? Sapals. Bet kā viņš ietēsa man pa kātu? Es vienkārši skatījos uz tevīm, kur tu meti. Es te labās vietiņās metu, bet jāga daudz. Es vienkārši skatos uz tevi un tinu. Tesiens. Man zālēs ir iegājis. Laikam aizgāja. Nē, ir vēl. Ir galā. Līdaka, bet tur ir liela. Nāc ārā. Tur ir ritīga mamma. Ritīga mamma. Laid kātiņa. Vai viņa jau divnieks? Nē, tur ir vairāk. Divnieks. Lai kātiņš tā. Vienkārši pacelt viņu nevar. Izālēs. Tagad aizgāja laikam. Nē, ir vēl. Tur ritīgi paskaties. Smuka uz 4 baitu pirmajā metienā. Nu, bišķi vairāk. 4 baita. Kaunais uzlika pirmajā metienā un paņem. Pirmā līdaka un laba. Tā kāta malā. Brilles, soma. Cik viņi ir? Kā tiec ar ārā, ko no kuzela torča. 70 centimetri. Oh, Negrib nostāt? nosanam. 70 centimetri līdaka. Iļi uztaisīsi bildi vēl. Izvilkšu ārā. 200. Man tūlīt Tev ir telefons? ir. Nofučēsi mani. Vienkārši profilu bildē jāuzliek. 200. Kā tas tā? Nē, plakna. Vienalga. Ir, jā. Nav. 200. Vēl tālāk. Uz 4. Oh. Nu, mamzele. Paldies tev. Ir līdaka beidzot. Uz tā laita kā tas domāju, viņš salūzīs, bet nu kaut kā izvilku. Labs. Fuh. Baigā cīņa. Nu labi, kad vismaz izvilku ārā.
būtu bišķi dziļāk šaktā, būtu čaters goodbye. Bet, nu, tas belziens pa kātu. Un es uzliku čateri, domāju, vienkārši iemetīšu un pēc tam ieslēgšu kameru. Tur uzreiz kampiens līdeka. Bet veiksmīgi kaut kā. Uz 0,8 auklas. 0,08. 5 kg viņi iztur. Izvilk kaut kā laba aukla. No krasta tad būs tāda No krasta es pat nebūtu izvilcis tādu vispār. Es būtu vienkārši auklu pārplējis. Tā vienkārši. Jā. Kā tas čaters ārda ārā kāta. Fuh, labs adrenalīns. O, tas dienas beigām. Tā jau parasti ir. Ja kamera izslēgt, tad vislabākās copes ir. Vienmēr tā ir bijis. Kamera mēģina visu laiku filmēt, lai viņi ieslēgt ir. Copes nav. Tikko izslēdz ārā kameru, uzreiz cope. Nu, cope sanāca diezgan interesanti, teikšu. Likās uz mazāk pus cerība kaut ko noķert, bet, nu, beigās diezgan labi salasījām. Beigās tā līdaka smukā izšāva. Diezgan interesanti. Uz laika kātiņa pavilkt. Jā, tagad, kamēr mēs peldam līdz mašīnai apakaļ, tas mums prasīs, nezinu, kaut pusstundu noteikti. Tikmēr varat noskatīties šito video, kas nav noskatījušies pa Lielupi, kur mēs bijām pa nakti. Smuki brekšus pavilkām. Pēc tam no rīta pusi vēl bonusiņu dabūju smuku. Un noķertās zivis, kur ielikšu tagad video fragmentus, kā Rihards kūpina, jo iedevu jau apēdu ļoti garšīgi. Recepte vienkārša, bet nu zivs sanāk ideāli. Nākamreiz, ja jums patiks tā kūpināšana, vispārējais iedošu viņam kameru, viņam būs labāka skaņa, vispārējais, tad būs interesantāk. Bet uzrakstiet komentārā, ja jums patīk kūpināšanas process vispārējais. Labi, nu, tad jau tiekamies, nezinu, kur, ko, ar ko, grūti teikt, bet nu, gan jau kaut kur būsim pie ūdeņiem, te jau ar tā visiem. Kūpinātāji mums jau sildās. Viss notiek. Tūlīt sāksim tīrīt. Vesels spainis ar brekšiem. Tā, tagad sakapāsim kopā divas ar daudz ķiplokiem. Zivtiņi ir satīrīti. Zivtiņi sanāca ļoti daudz, aptuveni 7 kg. Un tad ar to visu masu iesmērēsim zivi. Satīrīto zivtiņu ņemam un iesmērējam ar ķiplociņam un dilīti. Tā kārtīgi. Sāli pagaidām neliekam, sāli liksim pašās beigās. Tā kārtīgi. Kad zivtiņa ir salikta, tieši sanāca ar pilnu spaini veselu kūpināto. Tagad ņemsim, apžāvēsim mazliet ar atvērtu durvi, kaut kādu pusstundu, lai mitrums liekais iziet ārā. Tā zivtiņa stundu jau mums ir kūpinājusies. Paskatīsimies, kas tur notiek. Jā, forši tāda skaista. Kaut kāda stundiņa, pusotra un būs čikiniekā. Tur uz kaut kādiem 90 grādiem būs mīnus 85. 2 stundas pagājušas. Skatāmies, kas te notiek.
Ietīsim bišķiņu zaļo lapu, zaļos zarus. Vēl paturēsim kāds minūtes 15, tad uzbērsim sāli un vēl kāds minūtes 15, to būs normāli. Ziltiņai uzbērsim sāli. Vienkārši parasti jūsu sāls. Un liksim atpakaļ uz minūtēm 30, 15. Viss būs forši. Sākās tieši negais, ziltiņa smuki gatava. Ņemsim, tagad tīsim folijā un ļausim atzist. Un tad jau viss būs forši garšīgi.